Lasījums no Ecehēla grāmatas 17. nodaļas. Tā saka Dievs, tas kungs, es ņemšu no augstā ciedra koka galotnes zaru un to iestādīšu, un no paša augstākā tā atvesnes es nolauzīšu maigu zariņu, un to dēstīšu augstākā stāvā kalnā, Izraels augstākajā kalnā. Es to dēstīšu, lai tas izriež zarus un nes augļus, un to par jo krāšņu ciedru koku, kuru zaros dzīvos un vīs savas ligzdas dažādākos palvu putni. Tad visi koki laukā atzīs, ka es, tas kungs, pazemoju augstāko koku un paaugstināju zemo koku, ka es liku nokalst zaļajam kokam un devu jaunu zaļumu sausajam kokam. Es, tas kungs, to sacīju, un es to arī izpildīju. Āmen. Lasījums no Pāvila vēstules korintiešiem 5. nodaļas. Mēs zinām, kad mūsu laicīgās telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērpti savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam būt tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Viņš arī mūs devis garu par ķīlu, tāpēc mēs arvien turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, neskatīšanā, bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc, vai pie tā kunga mājās būdami vai svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. Tad pazīdam bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinam cilvēkus, bet Dievam esam pazīstami. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstami. Mēs jums sevi atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varam nostāties pretīm tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ne ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tad tas notika Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam, tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši, un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem mirs un uzmodināts. Tad no šī brīža nevienu nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tad tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns. Āmen. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstīja svētais Marks 4. nodaļā. Un Jēzus sacīja, ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas,
nakti un dienu, pēc sēkla uzdīkst un izaug, tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus, vispirms asnu, tad vārpu un tad graudu pilnu vārpu. Un kad augļi ienākušies, viņš tūdaļ laiž sirpu darbā, jo pļaujas laiks ieklāt. Amen. Nāc, Svētais Gars, piepild savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Amen. Kad Mārtiņa Lutera meitai Magdalēnai bija 14 gadi, viņa saslima un gulēja uz nāvi. Luters klusi lūdza Dievu: Ak, Kungs, es viņu mīlu tik ļoti, tomēr tavs prāts, lai notiek. Tad viņš pagriezās pret meitu un teica: Magdalēna, vai tu labāk būtu šeit pie manis sava miesīgā tēva, vai labāk ietu, lai būtu ar savu debesu tēvu? Viņa atbildēja: kā Dievs vēlas. Luters turēja viņu savās rokās, kad viņi aizgāja mūžībā, un kad viņi noguldīja viņu atduses vietā, Luters teica: Ak, mana dārga Magdalēniņa, tu celsies augšā un mirdzēsi kā zvaigznes debesīs. Cik savādi būt tik noskumušam un tajā pat laikā zināt, ka viss ir mierā, viss ir labi. Šī ir tā cerība, kas ikvienam kristietim ir viņas nāves stundā, ka mums sniedz augšām celšanās. Kā ticīgajiem mums nevajadzētu baidīties no nāves, kā to dara cilvēku pasaulē. Nāve nav beigas. Kristus uzvarēja nāvi ar savu augšām celšanos, un tāpēc, ka viņš ir dzīvs, mēs līdz ar viņu. Jēzus apsola: es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Bet kā kristiešiem mums nevajadzētu būt neveselīgai interesei par nāvi, kā to dara goti un citi. Ir dzirdēts teiciens, ka nāve ir dabiska, kā cilvēki mirst dabiskā nāvē. Nāve nav dabiska, vismaz ne tādā ziņā, kā Dievs ir radījis dabu. Kad Ādams un Ieva grēkoja, nāve un viss, kas runā pretī dzīvībai, ielauzās radībā kā sods par viņu nepaklausību. Pāvils māca, ka caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē, un caur grēku nāve. Un citur, kā grēka alga ir nāve. Mēs, kas dzīvojam grēkā kritušajā pasaulē, pazīstam nāvi kā kaut ko dabisku, kaut ko normālu, bet Dievs mūs ir radījis dzīvībai. Kā jau teicu, mums nevajag neveselīgi interesēties par nāvi. Tomēr svētie raksti mudina: dari man zinām, Kungs, manu galu, un kāds ir manu dienu mērs, lai es saprotu, cik nīcīgs es esmu.
Ik viens, kurš ir stāvējis atvērta kapa malā, saprot, ka viņa dienas virs zemes nav mūžīgas. Ir sākums mūsu dzīvei un ir gals. Būs diena, kad mums visiem jāparādās Kristus soļu krēsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. Šie ir ļoti atskurbinoši vārdi. Stāvēt Kristus soļu krēsla priekšā, lai atbildētu par savu dzīvi. Kā luterāņi, man šķiet, mēs par šo nāves aspektu mēdzam aizmirst. Jēzus par mani miris, mēs dziedam un bezrūpīgi turpinām dzīvot savos grēkos. Mēs nevaram un nedrīkstam spēlēties ar Dieva žēlastību. Esmu dzirdējis no vairākiem mācītājiem, kā Bērēs atvērtais kaps sludina skaļāk par jebkuru garīdznieku spredi. Nāve aprīs visu, ieskaitot mūs. Kad mūs iznesīs kājām pa priekšu un 4 vīri mūs ielaidīs kapā, nebūs vairs iespēja izlīgt ar dzīves biedru, mīlēt savus bērnus, izlabot savas kļūdas vai nožēlot savus grēkus. Nāve mums māca, ka mums ir šodien, mums ir šī stunda, mums ir šis brīdis, lai atgrieztos un dzīvot Dieva žēlastībā. Apdomāt nāvi un saprast, cik nīcīgs mēs esam, ir nopietna daļa no ticīga cilvēka dzīves. Apkop savu namu, jo tu mirsi, ir vārdi, kas skan kristīgās bērēs. Tos ir sacījis pravietis Jesaja ķēniņam Hiskijam, viņam guļot nāves gultā. Dzirdot šos nopietnos vārdus, ko Hiskija darīja? Viņš nožēloja savus grēkus, un Dievs viņu dziedināja. Tāpēc šie vārdi skan bērēs. Mēs nesludinām aizgājējiem, bet pavadītājiem, lai viņi būtu gatavi, ka tā stunda nāks. Tas nozīmē nožēlot grēkus un ticēt evaņģēlijam šodien. Zināt, ka Kristus par tevi ir miris un tādēļ atvēris mūžīgās dzīvības vārtus. Darīt labu un Dieva žēlastībā tīšām neatkārtojot savus grēkus, bet izlabot to, kas izlabojams. Dievs dziedināja ķēniņu Hiskiju, tas ir, deva viņam vēl laiku. Kad Dievs piedod mums mūsu grēkus, mums tiek dāvāta viņa dzīvība, lai ticībā dzīvodami mēs atspoguļot Kristus mīlestību. Kā Pāvils saka, viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašam, bet tam, kas pār viņiem miris un uzmodināts. Un ja tā padomā, nāve nav tikai kaut kas, kas notiek dzīves beigās. Varam teikt, ka kristiešu dzīve ir tāda, kas viscauri sevi satur mazas nāves.
un pieaicinājis ļaudis līdz ar saviem mācekļiem, Jēzus tiem sacīja, kas man grib nākt pakaļ, lai tas aizliedz pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ. Kas ir krusts, ja ne nāve? Nāve sev, savām iekārēm, savam ego, jo dzīvot sev, tas ir savai grēcīgai dabai, ir īsta nāve, kas ved uz mūžīgu postu. Kristiešu ceļš ir krusta ceļš, kur ikdienas nonāvējam veco, grēcīgo cilvēku, lai ikdienas jaunais cilvēks Kristū tiek augšām celts. Jēzus turpina sacīt, jo kas savu dzīvību grib glābt, tas nozīmē ar savu grēcīgu spēku, ar savu grēcīgu prātu, ar saviem grēcīgiem darbiem, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudēja manis un evaņģēlija dēļ, tas nozīmē atgriezties, nožēlot savus grēkus un paļauties uz Kristu, tas to izglābs. Tāpēc Pāvils var droši teikt, tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Kristiešu dzīve ir nekas mazāk, nekas vairāk, kā sagatavošanās mūžībai. Kā mēs to darām? Mēs to nedaram. Tas ir Dieva darbs mūsos. Mūsu darbs, ja vēlaties tā to nosaukt, ir ļauties nomirt pie krusta, ļauties Kristum veidot savu tēlu mūsos, vārdā un sakramentā, lūgšanā un mācībā. Jēzus par šo miršanu un augšām celšanu mācīja līdzībā. Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē un guļas un ceļas naktī un dienu, bet sēkla uzdīkst un izaug tā, ka viņš pats to nemana. Zeme pati nes augļus. Kad Dievs iesēja mūsu sirdī savu sēklu caur žēlastības līdzekļiem, sēkla pati uzdīkst un izaug. Raksti mūs mudina cīnīties labo ticības cīņu, kas nenozīmē neko citu, kā neļaut grēkam un mūsu vienaldzībai pret grēku šo sēklu nomākt un noslāpēt. Tas ir ceļš uz nāvi, bet ticību un paļāvību uz Kristu ved dzīvībā. Kad Pāvils raksta, mēs zinām, ka mūsu laicīgais telts, mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Pāvils ar šo vēlas iedrošināt ticīgos, ka šī cīņa pret grēku un visu, kas runā pretī Kristum, ir tā vērta. Nāvei nav pēdējais vārds. Kristum ar savu augšām celšanos ir pēdējais vārds un uzvara. Šī ir mūsu cerība, kas viss neiet uz sairšanu, bet tiks taisīts no jauna,
jaunajās debesīs un jaunajā zemē. Mēs būsim tādi, kādus Dievs bija mūs iecerējis no sākuma. Bez grēka, bez nāves, bez traipa. Ar šādu cerību mums ir jāiedrošina citam citu. Nāve ir aprīta uzvarā. Kristus uzvarā. Āmen.